Yes, sir. Ejam. Sveiks, mīļās dāmas! Es ar Jānu mēs sajūtām sevī stilista spējas. Ieraugot jūs, mēs sapratām, ka nav labāka varianta kā jūs, kuras varētu mēs ģērbt. Būt par modelēm? Jā, tā kā būt par modelēm. Un jūs stilosiet? Nu, jā. Mēs ar Jāni. Labi, kāpēc ne? Skatīsimies, jā? Laiks sadalīties. Jā, es meklēšu drēbes Indrei, tu Jūlijai. Okay. Dod man modi. Mēs meklējam Jūlijai kaut ko, ar ko viņa var iet uz balli, reizē uz dārzu un reizē paspārdīt bumbu ar čomiem. Tā, rekur, fantastiski. Te, principā, jau viss jau Indra ir saņēmta. Šīs strīpiņas ļoti jauki. Viņas ļoti izceļ šo te, līnijas. Disko un reizē nedisko. Oh, yes! Šis būs īstais. Pasties kāds lieldienu komplektiņš. Kas ir te noslēpies? Wow, nice! Protams, ka Jūlija ir pelnījusi mežģīnīšu skaists cimdiņas. Ja man derēs, Jūlijai derēs. Un tā mēs esam klāti aksesuāriem. Un viņš labi spēlējās ar... Es esmu ģeniāls! Te var ielikt vīna kaut kādu mazo pudelīti jau uz teātrei. Šitie ir tā kā makarūni. Paskat, kas par gepardiņu. Protektors labs, ja nu uzsnieg pēkšņi. Dāmas, es redzu, ka ir notikuši izmaiņas jūsos. Kas patīk, kas nepatīk? Mēs ar tevi kopā varētu vadīt studentu kāzes. Jūlija, kā tev patīk manas izvēlētās drēbes? Nu, teikšu atklāti, šis ir ļoti efektīvs koptēls, nepamanītais nepalikšu. Krāsas ir visas aktuālas, akcenti uz aksesuāriem. Bet kā jums šķiet, vai mēs varētu būt dominas stilisti? Un kā jums šķiet?